pateiktu, ka, piemēram, valstī būtu tikai un vienīgi jāizmanto pārsvarā šāda tehnoloģija vai tāda tehnoloģija, un Pasaules enerģētikas padome ir izvērtējusi vairāk kā 30 dažādus analītiskos scenārijus, piemēram, Shell, Equinor, OECD, IEA un pārējos, un tieši tas fakts arī pierādījās, ka kaut arī īstenībā viens un tas pats izpētes institūts varētu piedāvāt dažādus scenārijus, kas balstās uz dažādu tehnoloģiju īpatsvaru. Tas, kas noteikti sakrīt visos analītiskajos izvērtējumos, ir, ka klimata neutralitātes virziens balstās uz 3 galvenajiem pilāriem, kas ir enerģijas pieprasījuma samazināšana, pateicoties energoefektivitātei. Ja, tad energoefektivitāte ir tiešām centrā. Tātad gala patēriņa elektrifikācija, un, protams, ja mēs runājam par elektrifikāciju, tad ražot elektroenerģiju, viņai, tai ražošana ir jābūt klimata neitrāli, tātad ražošanas dekarbonizācija. Runājot par dažādām tehnoloģijām, protams, atkarīgs no klimatiskiem apstākļiem, kādi konkrētajā valstī ir labvēlīgāki, un kopumā vēja enerģija ir atzīta par vadošo atjaunojumu energoresursu tehnoloģiju, un tieši jūras vēja enerģija ir prognozēta pasaulē lielākie attīstības tempi. Pārsvarā tas ir saistīts ar to, ka lielākoties valstīs sauszemē, tātad zemes vēja parkiem, attīstības teritorijas platības ir ierobežotas, pateicoties iedzīvotāju blīvumam. Tātad arī tāpēc tieši tas akcents uz turpmāko attīstību ir likts uz jūru. Bet vienlaikus ir jāpatur prātā, protams, ka jūra vēja parkiem tātad attīstība ir izmaksu ziņā dārgāka, bet, protams, arī salīdzinot izmaksas vienmēr ir jāpatur prātā, ka arī sauszemes vēja parkiem izmaksās prātīgi būtu jāieceno arī tātad izmaksas, kas ir saistīts ar kompromisu meklējumiem ar pašvaldībām un citām pusēm, kuras tieši vai netieši attiecīgie vēja parki skar. Varam pāriet uz nākamo, lūdzu. Jā, un šis grafiks atspoguļo dažādus tos analītiskos scenārijus un kā tad konkrēti šī vēja enerģija varētu attīstīties, un mēs redzam, ka neskatoties uz to, ka visas šie pieminētie scenāriji arī modelē, kā varētu attīstīties enerģētikas portfelis tieši ar virzienu uz klimata neutralitāti, tad tā intensitāte konkrētai tehnoloģijai ievērojami atšķirās. Un tas arī parāda, tad vēlreiz pierāda ciparos, ka tad nav vienas ideālas atbildes, ka tikai konkrēti visiem der lielākoties tur viena konkrēta tehnoloģija. Dodamies tālāk. Jā, līdzīgi ir arī ar saules enerģiju, un ja mēs salīdzinām šo grafiku ar to iepriekšējo, tad atsevišķi scenāriji tieši uzskata, ka varbūt ne vēja enerģija, bet saule enerģija ir tā, kas varētu nodrošināt vislielāko izrāvienu atjaunojumu energoresursu plašākā izmantošanā. Lūdzu tālāk. Jā, tātad vērtējot tieši Latvijas saražotās vēja un saules enerģijas eksporta potenciālu, būtiski jāsaprot, kā šī elektroenerģija varētu, ja mēs tieši šī projekta kontekstā, mēs vienmēr skatāmies tieši orientāciju uz eksportu, nevis tikai pašu patēriņam, bet tieši to eksportu, tad būtu jāsaprot, kāda ir konkurētspējīga priekšrocība, tad cenu salīdzinājums ar tiem tirgiem, kuros mēs šo enerģiju varētu tālāk piegādāt. Un plus arī tas tehniskās iespējas, kā mēs varētu šo enerģiju pārdot. Un šeit tad būtu jāņem vērā būtisku faktoru, kas ir plānotā Baltijas valstu sinhronizācija ar Eiropas kontinentālajiem tīkliem. Tātad šis projekts ir plānots 25. gadā, un tad
bieži vien arī notiek diskusijas ar aplēsēm, nu, cik daudz un vai Latvija varētu tātad visu saražoto realizēt arī eksporta tirgos, un te ir jāsaprot, ka ir arī tehniski ierobežojumi, un tad pēc sinhronizācijas projekta pabeigšanas arī tur būs tehnisks ierobežojums, tad absolūti, da jebcik, diemžēl ir tehniski nevarēs piegādāt, jo tad Baltijas valstīm ar Poliju būs noslēgts līgums, nu, pēc būtības tā līguma rāmi jau šobrīd ir iezīmēti ar maksimālo disbalansu. Tad vēl viena opcija, variants, kā varētu to elektroenerģiju pārdot uz Skandināvijas tirgiem, ir vēl viena kabeļa izbūve, jā, tad Lasgo, tas saucamais kabelis, un tad šis projekts šobrīd ir ieskicēts arī plānos, arī Eiropas plānos, ka potenciāls projekts, un tad arī viena no to pētījuma rezultātā arī rekomendācijām, ka būtu tad iespējams arī piesaistīt Eiropas fondus, lai aprēķinātu šī starpsavienojuma ekonomisko sniegumu. Un šis ekonomiskais sniegums tieši arī atspoguļota komerciālo interesi Latvijai šo elektroenerģiju pārdot tātad tirgu, kas ir šī kabeļa otrajā pusē. Tātad, ja ir komerciālā atdeve pozitīvā šim starpsavienojumam, tad attiecīgi arī komerciālās plūsmas tiks nodrošināts. Tas nozīmē, ka arī tātad, šis padziļināts pētījums atspoguļos to potenciālu tātad jaudu attīstībai Latvijā ar mērķi viņus realizēt eksporta tirgos. Tas, kas ir jāpatur prātā, ka Latvija pati vienmēr varēs paņemt no vējas un saules, no burtiski atjaunojumiem energoresursiem saražotu enerģiju tikai pīķa slodzes maksimumā, ja, tad viss, kas pārsniedz, viss, kas tiks ģenerēts konkrētajā brīdī, kas ir lielāks par pīķa patēriņa slodzi, tad nu, vai nu ir jāeksportē, vai viņš vienkārši tā kā pazūd, ja, jo sistēma nespēja paņemt vairāk. Vai arī ir jāuzkrāj, ja, tad ražot ūdeņradi, kas arī ir viena no iespējām, bet, nu, protams, tad attiecīgi arī ir jābūt biznesa plānam, kas pamato šādas ūdeņražošanas ekonomisko interesi. Dodamies tālāk, lūdzu. Jā, tātad kopumā pasaulē fosīlo energoresursu elektrostaciju jaudu pakāpeniski jauda tiks aizstāta, un lielākoties tā ir balstīta atbilstoši pētījumiem uz dabas gāzes, kodolenerģijas un ūdeņrāžu tehnoloģiju kombināciju. Un pārsvarā, protams, par fosīlajām pasaulē runā par ogļu tehnoloģijām. Un, nu jā, tad neskatoties uz to, ka ūdeņrāža tehnoloģijas ir ļoti aktīvi pēdējā laikā pieminēts pētījumos, reti kura no analītiskajām prognozēm sniedz konkrētus ciparus. Tas liecina par to, ka šī tehnoloģija ir ļoti jauna, bet tajā pašā laikā, protams, jaunajās tehnoloģijās ir arī liels potenciāls iegūt konkurētspēju priekšrocību nākotnē, ja laicīgi tiek veiktas attiecīgas darbības. Un atsevišķi pētījumi pat uzskata ūdeņradi par nākotnes ekonomikas mugurkaulu, jo tas ir vietējs resurss, ja viņš tiek ražots no atjaunojumiem energoresursiem, pretstatā ar dabas gāzi, kas Latvijas gadījumā ir pilnīgi importēta. Arī atsevišķi scenāri, piemēram, ar Irēnu liek ļoti lielu uzsvaru uz bateriju lomu nākotnē, jā, bet citi atkal tic, ka kodolenerģija ir tā, kas spēs tad šo pieprasījumu nodrošināt. Jā, varam virzīties lūdzu tālāk. Jā, un tad pārējot uz konkrētiem padziļinātas izpētes jautājumiem, tad sāksim ar bāzes jaudām. Un tātad virzoties uz klimata neutralitāti, viennozīmīgi palielināsies ievērojami atjaunojama energoresursu īpatsvars sistēmā. Un, lai sistēma strādātu stabili, tad ir nepieciešamas arī bāzes jaudas, kas būs pieejamas tajā brīdī, kad
ģenerācijas piedāvājums, faktiskā ģenerācija būs mazāka nekā faktiskais pieprasījums. Protams, ievērojot visus energoefektivitātes un patēriņa reakcijas pasākumus, bet jebkurā gadījumā tām bāzes jaudām ir jābūt. Un pēdējo gadu tendence ir tādas, ka mēs vērojam ģenerējuši jaudu deficītu Baltijas valstīs. Un ja mēs 2017. gadā Baltijā ražojām 82% no kopējā patēriņa, tad 21. gadā tie bija tikai 56%. Tad vēl viens būtisks pasākums, kas šajos gados ietekmēs mūsu sistēmu, ir desinhronizācija no Brela loka. Tas nozīmē, ka Latvijai, Lietuvai un Igaunijai būs jānodrošina frekvences turēšanas pakalpojumi, un tā ir milzīga niša, kas šobrīd nav aizņemta, un tāds pieprasījums nāks. Šobrīd balansēšanas pakalpojums mums nodrošina konvencionālās tā saucamās ģenerējušas jaudas. Latvijā tas ir Latvenergo gāzes darbināmās stacijas, bet tad to pakalpojumu apmērs ievērojami pieaugs. Tad tikai ar Latvenergo mums vairs nepietiek. Un, protams, kā es jau ieminējos, jo vairāk mums ir atjaunojama energoresursu portfelī, jo vairāk ir arī jānodrošina bāzes jaudu gatavība nobalansēt. Lūdzu, tālāk. Un šis grafiks arī atspoguļo procentuāli arī vizuāli to proporciju, variable renewable energy, tad mainīgie energoresursi, tiem pieaugot, pieaug arī balansēšanas un tīkla izmaksas, tad atkarībā no tā, cik procentu mums ir atjaunojama energoresursu tīklā, tad ir jārēķinās ar to, ka tad ienāk aizvien vairāk balansēšanas un saistītie pakalpojumi. Dodamies lūdzu tālāk. Un šis grafiks parāda, šos balansēšanas pakalpojumus sadalījumā pēc grupām. Atvainojos, tehniskā ķibula. Tātad pēc grupām balansēt ir nepieciešams ļoti ātri, līdz 30 sekundēm ieslēdzās viens pakalpojums, sarkana līnija parāda frekvenci. Ja pēkšņi frekvence krītās, tad ieslēdzās šis ātras balansēšanas pakalpojums līdz 30 sekundēm. Parasti tās ir baterijas. Tad tālāk ir automātiska aktivizācija un manuāla aktivizācija. Un tad mēs jau, kad sarkana līnija, mēs redzam, jau paliek tāda kā paralēli horizontam, tad jau arī var pieslēgties tās tehnoloģijas, kuram ir vajadzīgs vairāk laika, lai tā sāktu darboties. Tātad šī ir niša, kas šobrīd nav aizsekta. Un tad Latvijā, vispār mēs te runājam par Baltiju kopumā, jo, protams, Baltija darbojās ļoti savstarpēji saskaņoti, tad nebalansā apjoms bija pat 21% lielāks nekā 18. gadā. Lūdzu tālāk. Un šeit šī tabuliņa parāda to potenciālu, kas būs nepieciešams no tirgus. Pirmais stābiņš atspoguļo jaudas, ko obligāti nodrošinās pārvades sistēmas operatori, tāda sadalījumā pa tiem pakalpojumiem, kurus mēs tikko redzējām graficiņā. Tad tālāk pārvades sistēmas operatoru, tas pēdējā kolona parāda to tirgus daļu. Tad mēs redzam, ka kopumā no tirgus būs vajadzīgas vairāk nekā 1200 megavati priekš Baltijas balansēšanas pakalpojumiem. Kur šeit mēs saskatām eksporta potenciālu, protams, jautājums, kurš to dara. To var darīt, piemēram, un tad Igaunija vai Lietuva, mēs varētu, ka Latvija iepirkt šos pakalpojumus, bet tajā pašā laikā šo nišu varētu aizņemt arī Latvijā eksistējošie vai jaunizveidotie uzņēmumi. Dodamies tālāk.
Jā, un tātad secinājumi ir šādi, ka Latvijai ir liels potenciāls, kas ir mērams 1200 megavatu apjomā. Nu, protams, pretstatā pret atjaunojumu energoresursu attīstības tendencēm un apjomu tas varētu būt netik liels, bet, nu, protams, tas arī ir ļoti vērā ņemams cipars. Un vēl tad no rekomendācijām ir nodrošināt, nu jā, tad nodrošināt šobrīd būtiski arī tādu tā kā informatīvo atbalstu šim pasākumam, jo regulējums, bāzes regulējums ir jau praktiski izveidots, bet būtiski, lai tātad tieši Latvijas komersanti ir tie, kas saskata vismaz nevēlāk kaimiņi šo ideju. Nu jā, un tad tālāk arī nākotnē Baltijas tirgus tiks integrēts ar Eiropas Savienības tirgu, jā, tad šo pakalpojumu būtu iespējams arī pārdot tālāk uz Eiropu. Varam pārslēgties uz nākamo. Jā, un nākamais virziens ir zaļais ūdeņradis. Kopumā es domāju, ka šodienas semināra dalībnieki daudz ir dzirdējuši un redzējuši, arī Eiropas komisija ir nākusi klājā ar nu, pat īstenībā vairākiem materiāliem, kas parāda, cik liels potenciāls un loma ir ūdeņradim nākotnē. Un līdz 30. gadam pēc būtības ir, nu, Eiropas komisijas vērtējums ir, ka ūdeņrads kļūs par neatņemumu integrētās energosistēmas elementu. Tālāk, lūdzu. Jā, un šis attēls ir no Pasaules enerģētikas padomes pētījuma, kas parāda eksporta un īstenībā arī importa bildi potenciālu attiecībā uz zaļo ūdeņradi. Šis attēls, viņš balstās uz pašreiz esošām aktivitātēm un iniciatīvām. Mēs redzam, ka Eiropa, praktiski visa Eiropa ir oranža, jeb tumši oranža. Tas nozīmē, ka visa Eiropa ir ļoti importa orientēta, un tur ir milzīgs potenciāls kādam, kas ražo uz turieni šo ūdeņradi piegādāt. Ļoti eksporta orientētas valsts ir, piemēram, Krievija, jā, un tad ja Eiropa nerīkojas, tad attiecīgi arī zaļais ūdeņradis, jā, nu, potenciāli ir bez iejaukšanās komerciālajās plūsmās, tad arī nāktu no Krievijas, jā, kur tad netiktu sasniegts mērķis mazināt atkarību no Krievijas gāzēm, ja te es vairs nerunāju par dabas gāzi, arī ar ūdeņradi saistītu. Tātad, bet ja Latvija sāk rīkoties un citas valsts, tad tā bilde varētu mainīties. Lūdzu, tālāk. Jā, tātad runājot par ekonomiku, šobrīd atjaunīgais ūdeņradis un arī tas saucamais maz oglekļa ūdeņradis, tas ir fosilais ūdeņradis, kuram tiek piemērots izmešu tvertnes, tad tās izmaksas nespēja konkurēt. Ja fosilais ūdeņradis, kur ražošana izmanto gāzi, ir aptuveni €1,5 par kilogramu, tad runājot par atjaunojamo zaļo ūdeņradi, tas izmaksas varētu svārstīties būtiski, varētu arī pat būt ap 5,5–6 eiro pa megavatu stundu, pa kilogramu, bet viss ir atkarīgs no elektroenerģijas cenas. Jo Tad, ja mēs runājam par atjaunojumu zaļo ūdeņradi, tad, protams, tehnoloģija, kuru izmanto, tad ir elektrolīze. Tad ICCT pētījums, tas ir International Council on Clean Transport, viņi arī īpašu uzmanību ir veltījuši tieši zaļiem ūdeņradiem, tad viņi uzskata, ir arī salīdzinājuši dažādas tehnoloģijas, kuras ir pievilcīgākas ūdeņraža ražošanai dažādās valstīs, un viņi uzskata, ka Latvijai ar zemākām izmaksām varētu ražot tieši pateicoties vēja tehnoloģijām. Tas, kas man pārsteidza, ka šajos visos pētījumos principā par atjaunojamām tehnoloģijām tiek uzskatīti tikai saule un vējš, tikai tās divas tehnoloģijas arī savstarpēji tika salīdzinātas. Varam tālāk, lūdzu. Nu, lūk, tas, kas Latvijā... Jā, Marta, lūdzu, tālāk.
Varam lūdzu nākamo slaidiņu. Jā, nē, pa daudz, laikam uzkāries bišķi. Vēl laikam viens bija. Tātad, jā, Latvijas gadījumā mūsu bagātība no atjaunojamo energoresursu viedokļa pašreizējā bagātība ir hidroresursi. Tātad Latvijas Daugavas HES kaskāde un HES veido, tātad, dominē elektroenerģijas ģenerācijas portfelī. Parasti HESus nepiemin, ka pie tehnoloģijām, no kuras varētu ražot ūdeņradi, jo ūdens pārsvarā, ūdens pietece nav tik stabila. Mūsu valsts nav kalnu valsts, ūdens, protams, ir atsevišķos brīžos vairāk pieejams pāri laikā, piemēram, citos brīžos mazāk, bet ja mēs paskatāmies uz grafiku, tad pēc būtības visu gadu cauri mums ir arī iespēja izmantot HESus. Varbūt retos gadījumos tad HES netiek darbināti. Un kopumā tad jauda ir vairāk kā 1500 megavati, jā, un tad 21. gadā bija saražot 2,6 teravat stundas elektroenerģijas. Tālāk lūdzu. Jā, tad, ja mēs runājam par zaļo ūdeņradi, tad, lai to saražotu, kas ir vajadzīgs? Elektroenerģija, un elektroenerģija, tad, jo lētāka viņa ir, jo konkurētspējīgāks ir ūdeņradis. Un, protams, hidroelektroenerģija ir vislētākā, salīdzinot ar citām atjaunojuma energoresursiem. Un tā pētījuma ideja ir tāda, ka, protams, klasiski vienmēr līdz šim arī šobrīd, ko mēs esam kā valsts darījuši, mēs esam pārdevuši visu elektroenerģiju, ko saražojam Nordpolā. Bet idejiski daļu no tās elektroenerģija var nepārdot Nordpolā, bet izmantot ūdeņraža ražošanai, kas būtu ļoti konkurētspējīgs salīdzinot ar citiem zaļiem ūdeņražiem, kas ir saražot ar citām zaļām tehnoloģijām. Šajā gadījumā, protams, elektroenerģijas cena biržā palielinātos par kaut kādu daļu. Viss ir atkarīgs no intensitātes, cik daudz mēs novirzam uz ūdeņraža ražošanu, bet tajā pašā laikā tā ir cena, kura ir attiecināma uz plašāku reģionu. Tad pirmšķietami kopējais ekonomiskais neto ieguvums Latvijai būtu lielāks, tad šo lētu enerģiju izmantot tieši dārgāk ar lielāku pievienotas vērtību produkta ražošanai. Un vēl ir, protams, tā nianse, kad, piemēram, Latvija ir pāļu laiks, tad mīnusota enerģija, varbūt elektroenerģija mums ir ļoti retos un pavisam retos gadījumos, bet bieži vien tā cena ir nenormāli zema. Un tad arī jautājums, vai liela komerciālā interese ir pārdot pa lēto cenu enerģiju, kad vienkārši tā enerģija mums ir pieejama, vai izmantot to, kā akumulācijas mehānismu saražojot ūdeņradi, ko var realizēt par krietni augstākām cenām, gan pašu vajadzībām, gan arī ar milzīgu eksporta potenciālu. Vēl, lai saražotu zaļo ūdeņradi, protams, ir vajadzīgs ūdens, nedaudz, nemaz, aptuveni 9 kg ūdens var saražot 1 kg ūdeņraža. Latvijā tas liekas nekas tāds īpašs, bet citās valstīs tad saldūdens varētu vietējā līmenī tādos daudzumos arī sagādāt problēmas. Tas arī viens no iemesliem, kāpēc ūdens enerģiju parasti netik bieži arī piemin, burtiski gan arī nepiemin pētījumos pasaules līmenī. Tad, kas ir vēl vajadzīgs, protams, tad tehnoloģijas, kas ir tieši elektrolīzes procesam ir būtiskas, ja tas ir tērauds, niķelis, platīns, irīdijs, un pieprasījums pēc šādām tehnoloģijām un materiāliem pieaug. Ja? Un tur ir noteikti jāpievērš pastiprināta uzmanība, kas tad notiek. Vēl labā lieta, ka elektrolīzes blakus produkts ir skābeklis, ko arī ir iespējams realizēt vai izmantot pašu vajadzībām. Skābekli parasti izmanto, lai paaugstinātu temperatūras energointensīvajās nozarēs, un tas arī ir produkts, kas ir gana pieprasīts tirgu, un tad loģiski viņš arī uzlabo ekonomiku kopējā. Lūdzu tālāk.
Jā, tātad pie secinājumiem zaļiem ūdeņradim, kas ražot izmantojot Daugavas hidrokaskādi, ir ļoti labs konkurētspējas potenciāls, un tā mūsu rekomendācija būtu veikt šajā virzienā padziļinātu analīzi, jo šis pētījums pēc mērķa identificē virzienus. Un vēl, kas ir būtiski, protams, ūdeņradim, ja Latvija nopietni skatās uz ražošanu, bet arī ne tikai, piemēram, ja tas ir importēts ūdeņradis, sajaucot viņu kopā ar dabas gāzi, būtu ļoti prātīgi izpētīt, kā ūdeņradis rēģē, piemēram, ar mūsu dabas gāzes krātuvi, Inčukalnu dabas gāzes krātuvi. Un citas Baltijas valsts nav ieinteresētas šādu pētījumu veikt šobrīd. Tiek veikti pētījumi attiecībā uz ūdeņraža ietekmi uz cauruļvadiem, bet krātuve ir palikusi tieši Latvijas aprūpes pusē, un tad, piemēram, apvārsnes ir ļoti labs instruments, ko varētu izmantot tādam pētījumam, jo finansējums ir diezgan lielā apmērā, un tad arī pēc jēgas, kāda veida projekts finansē apvārsnes, tad ūdeņraža glabāšana ir ļoti atbilstoši.Tīpaši tā ūdeņradim ir pievērsta arī īpaša uzmanība un akcents arī apvārsņa prioritātēs, un arī varētu izpētīt, piemēram, iespējas izmantot Latvijas krātuvju, pārējo krātuvju potenciālu tīra ūdeņraža glabāšanai, pa ko arī kolēģi varētu pastāstīt tālāk. Tātad ietekmē visa ūdeņraža vērtības ķēdēs varētu būt finansiāli nosegta, izpētīta tieši no programmas apvārsnes, kas ir Eiropas Savienības līdzfinansējums. Lūdzu, tālāk. Jā, tad Juri, dod vārdu tev, lūdzu. Jā, paldies, un paldies Olgai par šo lielu ieskicējumu, jo mūsu uztverē bija ļoti svarīgi parādīt šo lielo bildi, tāpēc, ka atsevišķos gadījumos, tad, kad mēs runājam par eksporta potenciālu, mums ir īsti jāsaprot, ko mēs gribam eksportēt. Vai mēs gribam eksportēt pašu produktu, vai mēs gribam eksportēt kaut ko, ko ar šo produktu var izdarīt. Un biogāze ir viens no piemēriem, kad pētot biogāzes jomu kā tādu, mums ir jānodala divas potenciālas iespējas. Eksportēt biogāzi vai eksportēt kaut ko, kas tiek radīts ar biogāzes starpniecību. Un arī šis pētījums bija... Ar mani sazinājās Vēja enerģijas asociācija. Viņi gribēja saprast, kur tieši kāda lokācija būtu tam 5G konferencei, jo viņi grib piedalīties tā memoranda. Tā kā... Mēs dzirdam kādu no dalībniekiem. Jā, un vairāk nedzirdam, paldies, bet tas nav slikti dzirdēt kādu no dalībniekiem, tas arī ir pozitīvi, tas mēs zinām, ka mēs neesam divata Olga ar tevi. Bet viena lieta, kas mums ir šeit svarīga biogāzes kontekstā, biogāze ir produkts, kas neizbēgami būs, un viņam ir tā ideja, kāpēc biogāze veidojas un kāpēc par biogāzi mēs runājam, ir stāsts nav tikai un vienīgi enerģētika, bet tas arī ir vides aizsardzības jomā. Mēs runājam par metāna samazināšanu, un biogāze ir viena no biogāzes savākšana ir viena no tehnoloģijām, kas ir ļoti plaši izplatīta gan saistībā ar lauksaimniecības atkritumiem vai atlikumiem, vai arī, piemēram, atkritumu poligonos un tā tālāk. Tas nozīmē, ka biogāze mums būs. Jautājums, kas mums šeit ir bijis, vai tas, ka viņa būs, ir pietiekams, lai runātu par eksporta potenciālu šim konkrētam produktam. Un mūsu secinājums ir tāds, ka pati par sevi biogāzes ražošana Latvijā acīm redzot nebūs tādā apmēra, lai mēs varētu runāt par nozari, kas tiešām ir vērsta uz eksportu. Bet biogāzes loma enerģētikas sistēmām varētu kalpot kā kāda produkta aizstāšana. Piemēram, mēs šobrīd importējam kaut kādu fosilo degvielu, mēs varam runāt par dabasgāzi, mēs importējam dabasgāzi,
Un mums ir vietējais produkts, biogāze, ja mēs spējam sasniegt tehnoloģiski to tādā līmenī, ka kvalitāte ir pietiekama, lai izmantotu tādā pašā nolūkā, mēs varam izmantot Latvijā ražotu biogāzi, kā šobrīd tādā pašā veidā, kā mēs šobrīd izmantojam dabasgāzi. Jāatzīst, tas process ir dārgs, un jāatzīst, ka šobrīd neizskatās, ka galvenie tirgus spēlētāji šim procesam ir gatavi. Piemēram, paskatāmies esošas uzņēmuma stratēģijas, tad Connexus raksta, ka līdz 25. gadam neredz iespēju kaut ko darīt, tāpēc, ka tā tehnoloģija ir pārāk dārga. Latvijas gāze raksta, ka viņi labprāt kaut ko darītu, bet šobrīd nav skaidrs nekas par regulējumu, un tāpēc viņi neko nedarīs. Un tad kopumā mēs varam redzēt, ka Latvijā šis temats ir kaut kāda veida eksistē, bet acīm redzot vēl nav tādā nobrieduma stadijā, lai mēs varētu runāt par nopietnu nozares potenciālu, lai radītu atsevišķu produktu eksportam. Bet tas nav viss. Mēs izmantojam arī kaut kādus procesus, kā piemēram siltuma ražošanam, kur biogāzei varētu būt loma. Mēs izmantojam kombinētus procesus, kur mēs ražojam gan siltumu, gan elektroenerģiju. Visos šajos procesos biodegviela ir potenciāls, un biogāze ir potenciāls, atvainojos. Un biogāzes gadījumā šī eksporta potenciāla slēpjas tajā, ka mēs nevis ieguldam naudu, lai veidotu nozari, kas eksportē, bet mēs palīdzam nozarei attīstīties, tāpēc, ka viņa jāattīstās arī dēļ vides aizsardzības likumdošanas. Un palīdzot nozarei attīstoties, mēs spējam aizstāt kaut kādu produktu, ko mēs šobrīd importējam. Tādā veidā mēs atstājam pozitīvu ietekmi uz savu eksporta importa bilanci, bet mēs nerunājam par biogāzi kā nozari, kurā varētu radīt atsevišķu produktu eksportam. Tas būtu kopumā par biogāzi, un varam iet uz nākamo slaidu. Olga, kā mēs izdarām šo? Es varu sākt, un pat cik mums vajag atstāt. Mums vajadzētu atstāt laiku nedaudz diskusijai. Šeit nebūs nekāda pārsteiguma, kad mēs runājam par pazemes krātuvēm, un šeit ir arī saikne nedaudz ar biogāzes kontekstu. Biogāze teoretiski viens no veidiem, kā mēs viņu varētu izmantot, ja mēs varētu viņu tāpat novadīt tajā pašā dabasgāzes sistēmā un tad izmantot tāpat kā dabasgāze. Viens no elementiem dabasgāzes pārvades sistēmā ir, protams, krātuve. Un tas nav noslēpums droši vien nevienam, kas piedalās šajā webinārā, ka šī ir mūsu unikāla bagātība. Vārdu unikāls mēs mēģinājām ļoti reti lietot šajā pētījumā, bet šis gan ir unikāls objekts, kas reģionālā mērogā neeksistē. Un šeit ir izaicinājumi, kurus mēs noteikti varam minēt, mēs varam aiziet uz nākamo slaidu. Viens no izaicinājumiem, un tas ir saistīts, piemēram, ar sašķidrinātas dabasgāzes terminālu un kontekstā ar dabasgāzes krātuvēm, ir tāds, ka mums ir vienā brīdī jāpieņem sarežģītie lēmumi. Un šie sarežģītie lēmumi ir jautājums par virzību, uz kurien tad mēs ejam. Jo neparprotami kaut kādam terminālim Latvijas kopējā enerģetikas sistēmā LNG terminālam varētu būt eksporta potenciāls. Bet šeit slēpjas daudz lielāks jautājums. Kādu tieši nākotni mēs redzam, vai mēs esam valsts, kas turpina eksportēt to, ko uzskata par fosīlo kurināmo, vai mēs piedalāmies šajā procesā, un tā ir politiska izvēle, ko mēs kā pētnieki nevaram palīdzēt pieņemt. Vai otrais variants, mēs tādi neesam, bet tad mums nedara LNG termināls. Un mums ir jāsaprot, ka šeit ekonomika un politiska izvēle nevienmēr ir roku rokā. Tas nozīmē, ka runājot par, un kāpēc LNG terminālam varētu būt ievērojama ietekme uz dabasgātuves krātuves attīstību, tāpēc, ka šeit mēs redzam saikni. Mums ir viens infrastruktūras objekts, otrs infrastruktūras objekts, un ja mēs attīstam vienu, piemēram, LNG terminālu, tad mums ir arī ilgtermiņa nepārprotama loma dabasgāzes krātuvei. Ja mēs neattīstam LNG terminālu,
tad mums ir jāsaprot, ko tieši ar dabasgāzes krātuvi mēs taisamies darīt, ja mēs netaisamies izmantot dabasgāzi. Un šīs ir viens no elementiem vai mūsu pētījumā, kur mēs nonācam nepārprotami līdz secinājumam, ka mums ir jādomā arī par likumdošanas skārtošanu sarežģītajās jomās. Kontekstā ar dabasgāzes krātuvi mēs esam runājuši un analizējuši jautājumu par zemes dziļu piedalību. Un mēs nevaram ieteikt nevienu konkrētu risinājumu. Šis ir jautājums, kas Latvijā ir apskatīts vairākas reizes un bija vairāki mēģinājumi to risināt, bet šis ir jautājums uz galda, kas būtu jāatrisina, lai šī attīstība būtu ātrāka. Otra lieta, ko mēs arī esam skatījušies, ka esošie pētījumi, kas mums ir pieejami par jomu, piemēram, pēdējais pētījums, ģeoloģiskais pētījums par dabasgāzes krātuvēm, mums bija 98. gadā, un mums šķiet, ka ir pienācis laiks to atkārtot, ņemot vērā arī jaunas tehnoloģijas, kas parādās. Un šeit mēs runājam arī par to, ko Olga tikko minēja. Jauni produkti, jaunas gāzes, kurām ir jāsaprot, vai mēs varam izmantot esošas tehnoloģiskus risinājumus mūsu krātuvē, vai šis jaunas gāzes izmantot arī mūsu dabasgāzes sistēmā, tāda, kad viņi ir šobrīd. Un ja mēs nevaram, tad kādi uzlabojumi ir jāveic dabasgāzes sistēmā, lai mēs jaunas tehnoloģijas, jaunas gāzes varētu šajā sistēmā ievadīt. Varam iet uz nākamo slaidu. Olga, vai gribi paskatīt šo nedaudz? Jā, pārņemu stafeti, paldies, Jurij. Līdzīgi, tātad, kad mēs runājam par dabasgāzes krātuvēm, arī tā kā virzoties uz klimata neutralitāti, skaidrs, ka visa Eiropa, visa pasaule meklē iespēju, kā glabāt arī CO2, jo kopumā vērtējums ir tāds, ka Eiropā gāze kā tāda vēl zinām laiku nepazudīs, bet viennozīmīgi tik un tā ir jāstrādā ar izmešu samazināšanas iespējām. Tad te mēs arī runājam par to CO2 glabāšanu un arī, teiksim, par tām pašām balansēšanas jaudām, ko es pieminējusi. Nu, šobrīd tā galvenā tehnoloģija ir koģenerācija, arī koģenerāciju ir iespējams padarīt zaļāku ar CO2 glabāšanu. Un mums Latvijā ir, kā kurš rēķina, bet aptuveni tur 11 ģeoloģiskās struktūras, kuras līdzīgi kā Inčukalna pazemes gāzes krātuve varētu būt izmantots, potenciāli izmantots arī citu gāžu glabāšanai. Un šis varētu būt interesants virziens, ko arī Latvija varētu kā pakalpojumu sniegt gan savas valsts uzņēmumiem, gan arī ārvalstīm. Un jā, tad te mēs varam pāriet arī uz nākamo slaidu, un patiesībā, jā, šeit ir tāds schematisks atspoguļojums, kā sistēma kopumā strādā, tad ir procesi, kur tiek izmantot, piemēram, tā pati dabasgāze vai ogles citās valstīs, jā, tad mums Latvijā nav, paldies Dievam, tad elektroenerģijas ražošana, jā, tad rodas CO2, un tas CO2 būtu jāglabā, tas ir tāds ilustratīvs piemērs, un tad ko tad mēs varam darīt ar CO2? Ja pārējot uz nākamo slaidu, pēc būtības CO2 arī ir resurss, jā, tad tas arī resurss, kas var būt un arī tas arī notiek izmantot sintētiskās degvielas ražošanai. Tātad šeit varētu būt tāda eksporta pakalpojumu klasters, jā, piemēram, glabāt CO2 kā pakalpojumu plus ražot sintētisko degvielu. Protams, arī jāsaka, ka šī tehnoloģija ir vēl potenciāls, kur attīstīties, bet atkal, ja potenciāls ir, tad ir vērts arī pievērst tam lielāku uzmanību un jau piesaistot tādus padziļinātākus pētījumus šo lietu izkustināt. Jurij? Jā, un tas, ja mēs runājam arī šeit par sintētisko degvielu, tad būtības tas ir ļoti līdzīgs. Tad teoretiski mums ir iespēja veidot kaut kādu jaunu produktu. Mums ir, ja mēs skatāmies uz horizontu līdz 2050, kā mums ir pētījuma, tad, protams, tas potenciāls ir. Bet starta punkts šajā brīdī un šīm tehnoloģijām ir ļoti zems. Tas nozīmē, ka šobrīd mēs runājam par to, ka
Diemžēl, neskatoties uz to, ka mēs saredzam potenciālu nākotnē, šobrīd mums bez atbalsta ieviest šo produktu un sākt viņu ražot masveida nesanāks, un tā varētu būt problēma. Tas nozīmē, ka, ja gadījumā mums ir atbalsta apjoms, kas ir ierobežots, un mums ir jāizlem, vai šī ir precīza tā joma, kur mēs varētu to atbalstu sniegt visefektīvāk, tad mūsu atbilde būtu drīzāk nē. Tāpēc, ka šī tehnoloģija tomēr attīstās zināmā veidā attīstības stadijā. Varam iet uz nākamo slaidu. Un tad mēs tuvojamies tādai globālai jomai, kas mūs ved uz kaut kādām arī citām sarunām, un šī ir digitalizācija. Un šeit ir interesants, nedaudz savādāks stāsts salīdzinājumā ar iepriekšējām lietām. Šeit mēs runājam par nozari, kas nav tiešā veidā saistīta ar enerģijas ražošanu, uzglabāšanu vai veidošanu. Tā ir nozare, kas palīdz šim sektoram darboties. Mēs runājam par pakalpojumu vai ražošanas objektiem, subjektiem mūsu ekonomikā, kuri spēj palīdzēt enerģētikas nozarei transformēties. Un skaidrs, ka digitalizācija ir milzīgs potenciāls. Mēs papētījām nedaudz nozares statistiku, kas saistīta ar digitalizācijas pakalpojumiem, digitalizācijas pakalpojumu tirgu. Var redzēt, ka tas 10 gados atsevišķi tirgu segmenti divkaršojas. Atsevišķi tirgu segmenti aug ar 20% pieaugumu gadā. Skaidrs, ka visā pasaulē ir milzīgs pieprasījums pēc visdažādākām tehnoloģijām. Viss, kas saistīts ar procesu optimizāciju, viss, kas saistīts ar procesu elektronizāciju, un mums ir vesels klasters ar uzņēmumiem, kuri strādā šajā jomā. Tas nozīmē, ka no vienas puses mums ir ļoti liels globāls pieprasījums, un otras puses mums ir stipra nozare, kas ir pārstāvēta Latvijā tādā klasterī, kas ir vienā Latvijas asociācija elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija. Var minēt tikai šo, bet ir arī citi. Bet šis mums parāda, ka mums ir spējīga nozare un pieprasījums pēc produktu. Un tad ir jautājums, ko mēs varam darīt šādā situācijā. Un galvenais, ka mūsu ieteikums nepracensties detalizācijā. Mums ir nepieciešams atbalstīt nozari, un mums ir iespējams nozarei norādīt, ka kaut kādos savos atbalsta instrumentos, ko mēs jau šobrīd sniedzam, vai nu mēs to sniedzam caur fondiem, vai caur Altumu, vienalga caur kuru programmu, mēs varam piešķirt lielāku punktu skaitu tiem uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus enerģētikas jomā. Tādā veidā parādot nozarei, ka šis ir potenciāli svarīgs virziens, kurā ir jāskatās. Potenciāls tirgus, kurā ir jāskatās. Bet mēs nevaram kā valsts atminēt, kuru tehnoloģiju ražot, un kurai tehnoloģijai mūsu konkrētam uzņēmumam varēja būt lielāks potenciāls, jo tehnoloģijas ir ļoti dažādas. No 3D drukāšanas līdz viediem skaitītājiem, kas ir vienkāršāka tehnoloģija, ir virkne lietu starp šīm lietām. Ir, piemēram, ja mēs runājam par droniem un drona izmantošanu enerģētikā vai būvniecībā, vai ne tikai būvniecībā, vai jebkurā citā pēc tam procesā apsekojumus un tā tālāk. Mēs ražojam dronus, bet vai tas nozīmē, ka Latvijai vajadzētu sniegt īpašu atbalstu tieši dronu ražošanai? Mūsu atbilde ir nē. Mums ir jāpalīdz nozarei, zinot to, ka ārā ir milzīgs potenciāls, kas pieprasa visdažādākus un iespējams arī vēl neatklātus risinājumus, jomā, kas ir digitalizācija. Un šeit, man liekas, mēs noslēdzam kopēju slaidu. Olga, tu gribi vai es pasaku arī kaut kādas dažas kopējus vārdus par šo pētījumu? Pētījumu. Jā, tad es dažus akcentus no savas, jā, bet nu varbūt. Jā. Varbūt dažas lietas, ko mēs esam kopā sapratuši un nostiprinājuši savā pārliecībā. Tad zaļais kurs, ko pirmām kārtām mums nedaudz jātiek galā ar savu mentalitāti šajā jautājumā. Mēs joprojām, es pieņēmu, ka arī klausītāju starpā ir daži, kuriem nedaudz šis asociējās ar zināmu veidu apgrūtinājumu. Mums ir jāsaprot, ka apgrūtinājums vai neapgrūtinājums, bet tas ir tiešām kurs un tas ir ceļš uz
ekonomisko attīstību. Ja mēs viņu mēģinām ignorēt, ja mēs mēģinām tam nepielāgoties, ja mēs nemēģinām to apsteigt, tad, diemžēl, mums varētu veidoties problēmas nākotnē. Mēs atpaliekam no tiem, kuri izmanto šo potenciālu ātrāk. Otra lieta, kas mums ir svarīga, ka mūsu unikalitāte kā valstī, šī ejot šo zaļo kursu, nevar būt pārspīlēta. Mēs neesam ļoti unikāli. Mums ir lietas, kas tehnoloģiski atšķirās no citām valstīm, bet mums ir ļoti daudz lietas, kas ir kopīgas. Tas nozīmē, ka mums ir jāskatās uz citu valstu pieredzi, un mums nav jādomā par sevi par absolūtu unikālu objektu, kas ir atrauts no visas pasaules, un kurām ir tikai mums piemetošas problēmas. Trešā lieta – regulējums. Mēs atduramies vairākas jomas pret to, ka nozares var attīstīties pašas bez īpašā atbalsta vai pēc īpaša pamudinājuma attīstīties, ja nozarēm ir pietiekams regulējums. Ja ir skaidrs un adekvāts regulējums, kas ir zināma veida stabils. Ja mēs gribam attīstīt kaut kādu produktu vai gribam attīstīt kaut kādu pakalpojumu, regulējuma stabilitāte ir ļoti svarīga nozīme. Regulējuma prognozējamībai. Politiskas izvēles un politikas izvēles. Ir svarīgi, ka tās politikas izvēles atspoguļojas likumdošanā. Ja gadījumā tas nenotiek, tad mūsu potenciālajiem klientiem, kurus mēs gribētu atbalstīt, mūsu eksportspējīgiem uzņēmumiem, nav līdz galam skaidrs vai nav līdz galam precīzi skaidrs, ko tieši mēs no viņiem sagaidām. Un tāpēc visi ir nogaidīšanas kaut kādā stadijā, un tas process nevirzās uz priekšu. Un pēdējais ir tas, ko es minēju pie digitalizācijas, tad, kad mēs gribam sniegt atbalstu un nepracenšamies ar detalizāciju, kādā tieši veidā mēs to atbalstu vēlamies sniegt. Jo ir ārkārtīgi svarīgi ļaut nozarēm atklāt to potenciālu ārpus Latvijas, īpaši, kad mēs runājam par eksportu, mēs nevaram atminēt ļoti precīzo produktu, kuru ārpus Latvijas pieprasīs globālais tirgus. Mēs nevaram visu mūsu ražošanas vai eksporta potenciālu pārvērst par ķilnieku mūsu nepadomātai izvēlei, ja mēs esam izvēlējušies kaut ko ļoti detalizētu. Olga? Jā, paldies. Juri, redzu jau rokas pacelts, burtiski 3 tēzes, kas ir ārkārtīgi svarīgs. Zaļais kurs nav priekš Eiropas komisijas, tas ir priekš mums. Tad tā ekonomiskā interese jāmēģina ieraudzīt un jānotestēt katrā darbībā, tad mūsu dabas bagātības, kas ir savādāks, tas, ko Jurijs teica, ka izaicinājumus skatāmies un virzienus pasaulē, bet akcentējam dabas bagātības, piemēram, tas pašas krātuves un ūdeņraža, tad mūsu tad tas, kas ir, kā dots, un tad to ir arī pētījumā mēs detalizēt, kā aprakstam, arī pamatojam, kur ir tā loģika slēpjās. Un vēl tad, trešā tēze, ka tehnoloģijas vienmēr apsteidz regulējumu, tad regulējumam ir jābūt stabilam, bet arī pietiekoši elastīgam dot virzienu, bet nebremzēt. Tas ir arī tāds ārkārtīgi svarīgs. Paldies par jūsu uzmanību un ķeramies klāt pie jautājumiem. Edmund, lūdzu. Jā, paldies. Vispirms prieks redzēt kolēģis bijušos un noklausīties jūsu redzējumu. Ja godīgi, es neko arī tā... Man prieks ir, ka tas redzējums un tās lietas, ko es apskatījuši, tiešām ir ļoti daudz un pie daudzām tā sanāca piedomāt, jo tad, kad varbūt mēs arī runājam, ko mēs gribam no ministrijas un tā, tad ir labi redzēt kaut ko vairāk, nekā mēs varbūt tur sākotnē esam iedomājušies. Es varbūt vienkārši tas tā, es pat negribu tā varbūt to diskusiju, bet es varu tā pavisam nedaudz tā no savas puses, es teiktu tā, ka pat to eksporta iespēju, es jau teiksim tā, un tur laikam nekas neatšķirās no tā, ko Olga un Jurijs teica, ir tā, ka faktiski jau tas vēja potenciāls mums ir ļoti liels. Un faktiski es teiktu tā, ka mums ir augsts potenciāls kļūt šī jomā par eksportējošu valsti. Tas, kas man rada drusku pārdomas, ir, vai tam savienojumam ir jābūt ar Zviedriju, vai tam nav jābūt drīzāk ar Vāciju,
jo faktiski tas, kas varbūt vēsturiski darīts, mēs jau kā valsts esam skatījušies, no kurienes lēto elektrību dabūt, nevis uz kurien mēs gribam eksportēt. Jo apzinoties to, ka mums jau šobrīd ir lielas jaudas pieteiktas sauszemē, ja mēs vēl attīstam tur 4 jūras offshore parkus, tad tas apjoms, kas jāsūta prom, ir nereāli liels līdz ar to. Un faktiski tā situācija jau šobrīd ir tāda, un tam es absolūti piekrītu, tie, kas pirmie izkustēsies, tie arī faktiski to tirgu aizņems. Un tas jautājums ir tāds, kura no valstīm būs pirmā, tā arī to aizstīs, jo principā tie, kas attīstīs tos vējparkus vai kaut ko, ir skaidrs, ka mēs ejam daudz pa daudz virs Baltijas valstu patēriņa, un vai mēs izmantosim to potenciālu, vai to izdarīs Igauņi Leiši, tas vienkārši tagad ir tā drusku skriešanās ar laiku, un tur baigi tomēr prasās, kad viss kaut kā tādī virzienā darbojamies vienādi. Un tur ir ne tikai tas, cik ātri, labi, šobrīd ir ekonomikas ministrija, tūlīt būs jauna ministrija, cik ātri varbūt palaidīs tos konkursus attiecībā uz tiem investoriem, kas grib to attīstīt jūrā, bet tur ir baigi svarīgi, ka mēs kaut kā kopīgiem spēkiem arī ar Finanšu ministriju un AST nodefinējam, ko mēs vispārībā no pārvades, teiksim, kas ir tas uzdevums, jo līdz šim jau tas uzdevums tomēr manā skatījumā ir bijis nodrošināt iekšējo tirgu, nevis, nav bijis nevienā brīdī tas fokus uz to, kad AST tiek orientēts uz eksportu. Un ja tas tā tiek pārdefinēts, tad principā tā investīcija politika ir drusku jābūt citai. Izejot no šī, tad tas viens komentārs ir par to, vai tam starpsavienojumam jābūt starp Latviju un Zviedriju, vai drīzāk mums ir jādomā par to, kā to elektrību dabūt uz to reālo tirgu, un tas reālais tirgus jau ir Vācija, kur tas iztrūkums ir lielais. Tas ir viens. Otrs, absolūti piekrīt par to ūdeņradi, ko stāstījāt. Protams, kad citas valsts varbūt bišķiņ tālāk ir tikuši, citas varbūt mazāk, bet to savu vietu zem saules tā tehnoloģija iegūst. Es jau teiktu, tad tas ūdeņražu potenciāls laikam ir vairāk jādomā nevis par HESiem, bet par tieši vēja parkiem, kur, teiksim, tad, kad tas vējš iepūš, tad tā elektrības cena ir 0. Un tad jau tas ir tas īstais brīdis, kad varbūt to ūdeņradi ir jāsāk domāt ražot. Mums jau tas izaicinājums, protams, ir tas pīķis, kad tie palūdeņi nāk, tad arī droši vien, bet es domāju, ka tas ir es viņu vairāk uztveru par to bāzi. Viens jautājums varbūt man bija, kur jūs teicāt, ka arī tur es piekrītu arī par bāzes jautājumu. Faktiski tas sparings notiks starp tām valstīm, bet teiksim tā, kur jūs to redzat? Tas ir atomelektrostacijas, kas ir tas, kā varbūt jūs redzat, kas ir tā tehnoloģija, kas tad īsti nodrošinās to bāzes jaudu, jo vējš jau nav, teiksim, ne vējš, ne saule nav jau bāzes jaudu nodrošinātājs, un tas runāt par tiem 1200 megavatiem, tomēr, tad gribētos varbūt dzirdēt, varbūt, to jūsu personīgo viedokli par šo lietu, par digitālu, par pazemēm, tas man viss ļoti patikās, un pēdējais varbūt tā lietiņa ir arī tāda, teiksim tā, mēs pavisam nesen ASV bijām, tad arī tur apskatījām gan tās jaunākās tehnoloģijas ūdeņradī, gan arī viņi ir vadošie līderi, kas atomelektrostacijas ražo, un faktiski tas elektrības akumulēšanas, teiksim tā, tas risinājums, kas ir principā šobrīd mēs esam runājuši tikai par baterijām, tad faktiski jau šobrīd ir tehnoloģijas, kad vēja pārveido to elektrības pārpalikumu siltumā, un to tikpat ātri var pārvērst atpakaļ elektrībā, un faktiski tur nav tās problēmas kā ar baterijām, kas 10 gadu laikā noveco. Un tur var diezgan lielas jaudas dabūt, un tie zudumi ir relatīvi mazi. Tā kā ļoti iespējams, ka tā ir varbūt
AST jau to soli ir izdarījis, bet tāpat jau nekas nestāv uz vietas, un to droši vien, kā nākotnes tehnoloģiju var skatīties. Un pēdējais, varbūt, ko gribējās, varbūt, ko būtu es nedzirdēju, varbūt arī es pa vēlu pieslēdzos, jo mums bija tā cita saite. Drīzāk jau, taisnība ir, to zaļo kursu, es absolūti piekrītu, ka tā ir lieta, uz ko mums jāiet, un mums viņa jāizmanto kā iespēja. Lai gan varbūt šeit tad liekas kā apgrūtinājums, un tad tas jautājums, ko man gribējās, mums ir tās daudzas tehnoloģijas, ir siltumsūkņi, ir saules paneļi, ir vēja ģeneratori, tie stabi, ko būvē, un tās ir tās jomas, kur gribētos saprast, kur mums būtu vispārībā jēga, jāiesprings varbūt publiskais finansējums, jo mēs arī ražotnes atbalstam, iespringt, lai mēs tos ražotājus dabūtu šeit, jo tās lietas, kuras tiks izmantotas plašāk un mēģināt ne tikai uzstādīt vēja parkus un ģenerators pirkt no Vācijas vai no ASV vai no kaut kurienes citurienes, bet mēģināt tieši tās tehnoloģijas dabūt pie mums, lai viņas komplektē šeit, liek gan pie mums, gan arī tajā Baltijas jūras reģionā. Tie tādi manas pārdomas un vienīgais viens jautājums, bet liels paldies, man ļoti patikās. Liels paldies par komentāriem, es varbūt ļoti ātri mēģināšu, arī Jurijam zinu, noteikti būs ko pateikt, un kaut kādas lietas piefiksēsim, varbūt arī ziņojumā vēl izcelsim par to kabeli, uz kurien būvēt, tā loģika ir tāda, ka Zviedrija tajā ziemeļpusē plāno kaut kādas intensīvas ražošanas. Tas nozīmē, ka dienvidos, ar ko mums potenciāli varētu būt tas Lasgota cena kāps, jā, varbūt, bet arī tur ir vajadzīgs vēl tāds labs ekonomisks izvērtējums par kabeli uz Vāciju. Idejiski jā, bet tur varētu būt tehnoloģiski ļoti sarežģīti viņu uzbūvēt un ar visu Poliju pa vidu un tā, bet jā, tad man ļoti arī patīk, ka ir ideju domāšanas lidojums, jā, tas ir tas, ko mēs šeit arī mēģinājām rosināt par jūru ražošanu, tad jūras vēju ražošanu, ūdeņradi, tur ir tīra matemātika, jā, tad cik enerģijas ir vajadzīgs, lai saražotu ūdeņradi, tad apmēram kilograms ūdeņraža ražo 3,3 kilovatstundas un atpakaļ, lai saražotu, ir vajadzīgs 39. Tad kapacitāte jūras parkam pret saražoto ūdeņradi, un kur viņi tur ir ļoti jārēķina, jā, cik tur daudz ir tas ekonomiskais sniegums. Un par ātomu vai kura no tehnoloģijām var vienu tehnoloģiju ar otru, ar trešo. Tas ir tāds tīri arī par bāzes lielām jaudām runājot. Tas savā ziņā arī politiskās izšķiršanas jautājums. Jā, un tad arī tie visi pasaules pētījumi ir pierādījuši ar cipariem. Jā, tad nav tikai viens risinājums. Jā, tad tā ir tehnoloģija kombinācija ar viena liela tehnoloģija, kas aizņem telpu, tad ir pārējās, kas tā kā aizņem pārējo. Tā kā izšķiršanas jautājums. Un par to ražošanu. Jā, te, protams, ir droši vien tādas lielas tehnoloģijas būtu gana sarežģītas sasniegt konkurētspēju. Piemēram, tie paši Dāņi jau subsidē savus vēja ģenerācijas ražošanu jau daudzus gadus. Un skaidrs, ka viņam tas process ir nobriedzis. Un cīnīties ar viņiem ir gana sarežģīti. Vairāk tās saskatījām pētījumu ietveros, ko Jurijs teica, ja stāstīja potenciāli kādās tādās mazākās nišās varbūt, jā, labi, tur piemēri bija par digitalizāciju, bet tas pats arī var būt ar visām citām tehnoloģijām, kur ļoti ātra attīstība notiek, bet tajā pašā laikā pateicoties tai nepārtrauktai pielāgošanai, vienmēr tirgus ir jauns. Ja? Tas ir tas, kur Latvija varētu būt spēcīgāks, vismaz līdzvērtīgas pozīcijas ar citiem tirgiem. Tādas ļoti konvencionālās lietas būtu gana izaicinoši pacelt, bet Juri lūdzu papildina arī no savas puses. Jā, viens tāds ļoti, ļoti praktisks piemērs, kurš saistīts ar to, ko es teikšu. 10. novembrī Eiropas parlaments ir pieņēmis rezolūciju par jaunu ziņošanas kārtību. Ir runa par gada pārskatiem multinacionālajām korporācijām. Tad multinacionālas korporācijas savos finanšu pārskatos atspoguļos informāciju arī par klimatu,
CO2 emisijām un tā tālāk, un tur ir vairāki pārējais periodi, un tas viss beidzās pēc dažiem gadiem, kur gandrīz visiem uzņēmumiem būs spēkā šīs prasības. Un jautājums ir tāds, paņemsim brīnišķīgu uzņēmumu Maximam. Tad uzņēmums Maximam, viņam būs saistoša Eiropas noteikumi par gada pārskatā atspoguļot informāciju par klimata ietekmi. Kur uzņēmums Maximam kurā ofisē viņš versīsies Lietuvas, Latvijas vai Igaunijas pie kādiem konsultantiem, lai šo gada pārskatu sagatavotu atbilstoši šiem jauniem normatīviem. Un šis ir jautājums, kur mums ir jāsaprot, ka ticamāk viņš ies tur, kur cilvēki būs gatavāki un rēģēt spējīgāki, saprast, ka šī ir arī biznesnīšana. Un tā ir zināma veidā atbilde uz to, vai mēs varam sagaidīt, ka mums parādās jauni ražotāji vai lieli ražotāji, kuri gribētu ražot kaut ko Latvijā. Ja mēs koncentrējam savu uzmanību uz viņiem, tad mēs varam pazaudēt faktu, ka mums nozares jau ir pietiekami spēcīgas, radītu kaut kādu produktu, varbūt, ko mēs negribam. Varbūt, kas mums ir ārpus redzesloka. Varbūt kaut kas, kas mums šķiet mazāk svarīgs, bet nozare ir. Un nozare ir gatava un spēj to pienesumu veidot. Un tāpēc es saku, ka izvairīšanas no lielas detalizācijas, ko tieši vajag ražot, kādam tieši jābūt šim produktam, varētu būt mūsu veiksmes atslēga. Mums vajag palīdzēt nozarei kā tādai, kura ir potenciāls globālajā tirgu, bet mums vajadzētu maksimāli izvairīties no tā, lai noteiktu, kas tieši ir tas tehnoloģiski izrāviena punkts. Un es domāju, ka šeit tas piemērs ar pakalpojumu tirgu, mums ir milzīga niša, mums ir pakalpojumu sniedzēji, kuri var sniegt pakalpojumus. Jautājums, vai mēs vērtējam to, un vai mēs izmantojam šo pakalpojumu jomu, starptautiskas konsultācijas, ka zināma veida eksporta potenciālu enerģētikā, kas izklausās varbūt nedaudz abstrakti priekš šīs sarunas, tāpēc, ka mēs te runājam par krātuvēm, bāzes jaudām un tā tālāk, bet šis arī ir mūsu eksporta potenciāls. Un tāpēc tas, ko mēs mēģinājām savā pētījumā arī parādīt, ka eksporta potenciāls nevienmēr būs saistīts ar kaut ko lielu fizisku un gatavu, ka uzbūvējam šo un eksportējam. Tad drīzāk tas nenotiks. Drīzāk tas nozīmē sakārtojam likumdošanu un paskatāmies, kā tas attīstās. Vai palīdzam ar kaut kādu atbalsta instrumentu un redzam, kur tā nozare eksportēs. Un mazāk saistīts ar to, ka iegūdam visu esošu naudu vienā objektā, un tad mums noteikti būs labi, jo tas varētu būt nepareizs ceļš. Jā, paldies Jurijam par papildinājumu. Edmuntam liels paldies par komentāriem, kā es ieminējos, piefiksējām arī, mēģināsim, varbūt kaut kādas lietiņas arī tā, lai paliek arī tur piefiksētas. Vai ir vēl kāds jautājums vai komentārs, lūdzu, cienējamie klausītāji? Ja nav, tad droši vien pateiksim lielu paldies. Ina, vai gribētu arī kaut kādus noslēguma vārdus? Varbūt divus vārdus. Kolēģi, milzīgs paldies jums par ļoti labu prezentāciju un par ieguldīto darbu, ņemot vērā, ka mums bija ļoti īs laiks šāda te ziņojuma sagatavošanā un ziņojums vēl top, un mēs viņu iesniegsim līdz 12. decembrim, kad viņam ir jābūt pilnīgi gatavam. Bet manā skatījumā šis te pētījums arī parāda dažus jautājumus, kurus ir vērts padziļināti izpētīt turpmāk. Tā kā mums ar ekonomikas ministriju jau izveidojas labas partnerattiecības, tad no savas puses varu apliecināt, ka Domnīca LV Peak ir vienmēr gatava arī nākotnē sadarbojoties ar ministriju attīstīt perspektīvas virzienus. Paldies visiem arī par kuplo piedalīšanos seminārā, un tad, kad faktiski tā prezentācija būs jau, es domāju, ka rīt mēs viņu izvietosim savā mājaslapā, viņa būs pieejama, tātad LV Peak mājaslapā jūs variet to droši meklēt, un pats ziņojums, tad, kad viņš būs iesniegts un pieņemts ministrijā, tad mēs viņu arī publiskosim mājaslapā. Paldies un jauku vakaru visiem! Paldies, visu labu! Visu labu! Visu labu!
Jā, paldies, visu labu! Paldies, tā!